Piektdienas vakars un čempiona duelis Latvijas futbola virslīgā RFS pret Valmieru. Šajā stadionā valmierieši uzvarēja 22. gada sezonā, kad arī kļuva par čempioniem. Valmiera ir tas asais dadzītis cīņās pret RFS, pats sezonās, kad Valmiera necīnās par čempionu titulu. Aleksandrs Anufrievs būs šīs spēles galvenais tiesnesis, Aleksejs Pasenikovs un Denis Ševčenko. Viņam palīdzēs kā asistenti Sergejs Vaškovs, 4. tiesnesis, un kā jau iepriekš minējām, Andris Treimanis vārtiesneša asistents Vitālijs Paseņikovs. 2 spēles kārtā šajā sezonā ir ar varu. Tur kļūdās savu vārtu tuvā valmierieši. Ikaunieks Emersons Blākos, Ikaunieks pats, nedaudz traus Ikaunieks, bet trāp par roku. Treimanis skatīsies. Jā. Kāds attālums? Attālums, tāds, es teikšu, viduvējs. Tā arī palūkojot, Jānis Ikaunieks kā tīrs otrais uzbrucējs. Šobrīd gan ātrumā saņem Lemaičs, otro spēli pēc kārtas. Viņš nevis ir mērķa uzbrucējs, tāda, es teikšu, jauna pazīme, jauns veids, kā RFS uzlauž ar tādām ātrām tālām piespēlēm pretinieku aizsardzības. Bet arī atkarīgs no pretinieka. Protams, Emersons veido to pārslodzi, bet tagad iespējas sodāko Ikauniekām. Varbūt pat drusciņ skāra bumbu Jānis Ikaunieks šajā epizodē. Izskatās sastiepas muskulis šobrīd. Skatāmies atkārtojumies, sacīšu tā, ka ja būtu kreisā kāja savā laukuma pusē, uzgāja diezgan agresīvi. Viņš plecā Lūkasam Vapnim. Šobrīd jau Jānis Ikaunieks varēja pats saņemt bumbu, lai noslēgtu. Šoreiz gan. Iekliboja tehnikā, toties Valmiera izrausies pret vienu. Meisam Diopsai būs pirmie vārti virslīgā. Tas notiek! Mēs tam nespējam noticēt. Diops ierēda bumbu vārtos. Teicamā pretuzbrukumā klubu krīt RFS aizsargi Adams Markijovs uz bēļiem. Bet Diops ir vēl vairāk nekā mēs ar ārkārtīgi vērtīgs Valmieras soliņš, kur ilgstoši izkliedz, jā, tas beidzot ir noticis. Valmiera negaidīti vadībā, nevis mača favorīta RFS. Pirms 10 sekundēm Jānis Ikaunieks saņēma bumbu Valmieras soda laukumā, atlēca bumbu no Janča un pēc tam jau pretrieciens no valmieriešiem. Sauciet mammas, sauciet vecmāmas, kaimiņus, visus. Tas beidzot ir noticis 3 gadi Latvijā. Mēs esam Diopam un vārtu gūms, kamēr šeit kaut kādi atsumi un turklāt uz Valmieras soliņa. Redzam atkārtojumā, kā Diops aizskrien, šeit bija kontakts, krīt Markijevs un noraidīts ir vārdsargu treneris Tonijs Makmālens, kurš šajā sezonā ir pievienojies Valmierai. Viņš ļoti agresīvā tonī sarunājās ar Aleksejs Pasenikovu un turpināja būt emocionāls, bet mēs tagad lūkojamies vēlreiz, kā Diops izdara to, ko viņš izdarīja Ljubljanā, Čempionu līgā, bet tagad arī Lenkā sporta parkā. Šī aplaudēšana, manuprāt, absolūti lieka skaidrs, ka... Ir tas cilvēks, kurš noturot vārtus sausā var sagādāt čempioniem pirmo zaudējumu. RFS dodas pēc atspēlēšanās Jānis Ikaunieks uzreiz viņa atbildē sitiens no Leņķa. Jānis vēlējās pārsteigt Olsesu. Kā RFS centīsies atspēlēties un izvairīties no retā zaudējuma Latvijas futbola virslīgā pēdējo pāris gadu laikā. Darko Lemaičs ceļ kāju augšā un jā, tā ir dzeltā kartīte pret Ģilku. Jā, ir augums Lemaičam, bet tik un tā varēsim, es domāju, arī pārliecināties atkārtojumā, ka bīstami nospēlēs serbs. Tā ka pelnīte viņam, neapšaubām ir bīstami, viņš nospēlē. Ikaunieks vienā pieskarienā nospēlēs kreiso malo Emersonam. Emersons viens par 3. Grūti, protams, tiks cauri un Pāničs pārkāp noteikumus un arī viņš saņem dzelteno kartīti. Pāničam un Lemaičam dzeltenās. RFS nervozē, 2 serbi saņem pa dzeltenai. Parka Sporta Village arēnā arī nokļuva nepatīkamā situācijā. Tur Rauda izlīdzināja, taču tās notika jau tādā diezgan vēlā spēlē. Roberts Savaļnieks sviedriem līstot rauju un velk bumbu uz priekšu. Vapne elpoja pakausīs, seku neprecīza saspēle. Valmiera pārtver bumbu un ieslēdz vēl lielākus ātrumus. Valmiera piedāvā teicamu dinamiku. Vēlreiz krīt, kas notiek ar Markijevu. Diops vēlreiz aizmūk tieši no somu spēlētāja. Kaut ko uzēst. Skatāmies vēlreiz. Paklūpa. Markijevs centās Ismails Diomandē. Tāds ļoti arī dinamisks, eksplozīvs futbolists, kurš var neslinko aizsardzības darbībā savi. Tāds īsts darba rūķis. Tas, ka būtu kāds savainojums, bet neesmu gan tomēr savainojuma lieta šeit nav.
taktiskā maiņa. Dešārija no flanka uz centru virzās, mēģina uzsist ar kreiso kāju, bloķēts sitiens, Lašo Dešārija, bet ātrā pārējā, un Džibrils Gejs ar savām garajām kājām skrien uz priekšu. Džibs arī meisteri pa labo roku, Džibrils piespēlē meistaram Diopam, Diops tuvjā stūrī un tver bumbu nerogās. Atkal šī sadarbība, senegaliešu sadarbība, un tiešām viela pārdomā Viktoram Morozam, ko par savu treneru štābu pārtraukumā. Emersons izlauž pa kreiso malu, piespēlē, bet vārdu priekšā nevienā nav. Tagad tikai pieslēdz Marhievs, un Marhievs sitiens ļoti bīstams, tiek bloķēts. Stūrītī trāpīja, bet bumbas ceļā Valmieras komandas aizsargs. Jā, man radās iespējas, ka Emersons uz labu laimi iecentrēja, sagaidot, ka kāds būs, īsti nebija. Var paceļot ļoti ērti, un tagad arī var paskatīties katru dienu, kā top tribīne pie dabīga laukuma. Krustās Gaušu ar bijušiem komandas biedriem. Gaušu dzeltenā kartīte, pirmajā puslaikā biežāk kartītes saņēma RFS spēlētāji. Pastāmies atkārtojumu, lai mēs labāk varētu spriest. Leo aptur ar krūtīm un ar roku atvēzējis iesit Robertam Saveļniekam. Atkal piebildīšu, ka jau divas tādas epizodes ir bijušas, kad izteikti Maraš pozicionālā spēlē, jo to es augstāk kā Emersons šeit pārliti trāpā, var teikt nejauši izpildīja. Vai tik nebirka no kreisās malas? Izdodas tik pie bumbas, tagad jau Emersons pavisam citā laukuma punktā, bet Karlos Solsos teicami atskrien no Venecuēlas šeit uz LNK sporta parka vidusdaļu. Savalnieks atgriež bumbu Petram Marašam. Maraš 1-1 situācijā iegriež un Olsēs atrod to bumbu savās rokās. Nepārdomāt atspēlē Savalnieks Marhievu. Marhievs neizskatās, ka gatavs. Nu, jā. Marhievam šis mačs pieļauj, ka tomēr ir arī Ramadana sekas. 8. martā sākas pagājušo svētdienu. Arī jāievēro noteikti kārtība, kultūra, un tagad gan dzeltā kartīte un dzeltā kartīte meisam. Dzeltā kartīte pret tādu Marhievu, un šoreiz gan Marhievs gāžās. Brītī jāstrādā, Saveļnieks, viņa centrējums, nav Lemaiča, tu tas ir Kuadio. Pazaudē bumbu sliede, neieraudzīja Niks, kur tā atlēkusi. Jā, vēl viens stūra sitiens. RFS tagad ir centrēps uz tos tam sitiens un pie tālā bumbu tomēr nenokļūst vārtos. Kuadio bija pie tālā stāva un nespēja viņš izdarīt savu vienkāršāko darbiņu un raidīt bumbu mērķi. Superiespēja RFS. No rezultāta, ja pirmajā puslaikā raugāmies vēlreiz, Olses teicami norēģē pret stābu pa vārtu līniju. Un pēc tam vispār kādu ķermeņa daļu. Sita Kuadio arī jautājums. Viņi tikai lādē un lādē. Bumbas soda laukumā. Ļoti bīstamā piespēle pie tālā stāvā Kuadio. Valmierai šajās minūtēs ne pirmo reizi RFS izveido fantastisku momentu pēc standarta situācijas. Saņemot bumbas soda laukumā arī nezināja, ko ar to darīt. RFS presingoja šeit Olses. Olses vēlreiz nolasa spēli. Meklē atkal Prenga, kā izspēlēt šo situāciju, kur piespēt uz priekšu pats rāvās. Un tagad pozīcija ir brīva. Lipušieks viens pats paliek, bet iegāja ķermenī, ieskrēja virsū. Jā, Korobenko tomēr jau atslāts turpat blakus. Un tagad Roberts Saveļnieks ar labo kāju griež uz tavo stabu un precīzi ir Olses. Partnera galvas. Tik un tā Valmiera vēlreiz pāriet uzbrukumā. Kurš tas dos Alievs šķiet, ka tik tehniski, vai tas tomēr atkal bija Porsāns Klimantē? Kam, lai iespēlētu šo bumbu, vai arī mēģināt uzsist no Šāru Leņķa cīņas epizodu Leo Gaušu pret Mārešu, bet ļauj turpināt Aleksandrs Anufrievs maču starp Jelgavu un BFC Daugavpils, un Kuadio iespēlē pa vidu uz priekšu Ikauniekam, bet pārtverta piespēlēt, vēl jāuzslavē Valmiera par spēli aizsardzībā. Vēs izveidojas tādu diezgan mežonīgu spiedienu pārsvaru šeit uz soda laukumu praktiski līnijas, ja tur tiktu fiksēts pārkāpums. Andris Treimanis var būsiņā skatāt. Skatāmies. Jā, tas ir soda laukumā, tas ir 100%, pat ne uz līnijas pasaukts. Izskatās, ka netiek pasaukts. Jā, atdot bombu viņš RFS. Un par Dāļu Cucuru tu arī jau minēji. Šeit skaisti spēlē Renārs Varslavans, sastop viņš Paniča Pulecu. Un izskatās, ka saskries tur uz ķīviņu un ķildiņu. Jo Paničam ir dzeltenā, Paničam ir viena dzeltenā, un tāpēc Aleksandrs Anufrievs jāpieņem viņam lēmums. Renārs Varslavans skaisti atkal apspēlē. Metu viņš lika vienkārši saķert galvas no sajūsmas gan pretnieku komandas treneru. Tagad Paničs, vai dabūs viņš otro brīdinājumu vai ne. Izskatās, ka izvēlas saglabāt komandas vienādos sastāvos Aleksandrs Anufrievs pret treneru Varslavanu. Kā varbūt gribētu Viktors Morus redzēt no savas komandas spēlētājiem vairāk sitienus tieši vārtu mērķi. Varbūt tagad Kuadio spēlē pretspēlētāju Kuadio garām tāliem stāvam. Tālajā vārtu stūrī, bet vēl nav. Viņš labākajā formā nācis uz maiņu, aizsit garām no izdevīgas pozīcijas. Apspēlē vēl vienu futbols. Valmiera atrodas vadībā. Rezultātu 1-0. Palaista gaisa bumba Dojava virzienā. Dojs sabrud Adamu Marhievu. Kas par divciņu? Un Adams Marhievs sāpīgi krīt. Tur vajadzīga palīdzība. Sāns
Palūkojam vēlreiz to epizodi. Dojs spēcīgi, drīzāk pats. Izskatās, ka pats mazliet tādā veidā izviedojusies Valmiera, bet kā jau tu pareizi minēji, pēdējās minūtes netik liela nozīmē. Marašs tiek pie brīva centrējuma un Emīls Lievs, manuprāt, ielido. Šo epizodi ar pleciņu trāpa viņš RFS spēlētājiem, bet arī neesmu pārliecināts, ka tas vēl klusē. Rādītājs, cik fiziski gatava komanda, jo ir sajūta, ka valmierieši gatavi strādāt, gatavi rukāt jau. Neilands Gaisa arī dominējošs un pierasts, ka RFS ir tā augumā ražanā komanda, bet šodien Gaisā atslēgas dueļus bieži vien ir uzvarējusi valmierieši, pirmām kārtām Sliede un tagad arī Alekseičiks. Uzbrukumā Valmiera, nenonāk bumbu līdz. Petram Marašam ar piespēli. Alekseičiks vēl. Jā. Paskatīsies, kas notika Sodok, man nekas nenotika un spēle ir galā. RFS cieši savu pirmo zaudējumu sezonā. Lipušķiks prasa stūrstienu, bet nebūs. Valmiera aizved 3 punktus no LNK sporta parka tikai otro reizi vēsturē šeit. Uz mākslīgā seguma laukumā RFS zaudē. Un pēc pirmajām 2 kārtām stāv pāri visam Valmiera. 2 uzvaras Rīgā, gan pret Metu, gan pret RFS. Rīga nākamā, bet tas jau pēc izlašu pārtraukumā. Zaudējums 0-1 pret Valmieru. Tajā spēlē Meisa Diobs izcēlās ar rezultīvu piespēli. Šajā mačā Meisa Diobs ar kuvis vienīgos vārtus savus pirmos vārtus virsīgā. Savā laukumā pirmā mājas spēle Valmierai būs lieldienās 31. martā.